Sveiki, sveiki! Mēs esam šeit kopā ar Gabiju. Gabija Bīriņa, vai ne? Jā, Un mēs atrodamies saulainajā Floridā. Um, es vispār tā kā esmu super duper angļu valodā runājot, amazed, ja? Mūs tā kā principā nedaudz iepazīstināja, nu jāsaka tā, laikam tev ļoti tuva draudzene, Katrīna, ja? jā, Katrīna jā, Golo, jā, Katrīna. dziedātāja, skaistas balss īpašniece, un arī, kas bijusi šajā podkastā arī kā viese. Un es, kad uzgāju tavu profilu, man bija tāds, kā, kur, kas vispār notiek, kā šis cilvēks ir šīs visas pasaules savienojis, un man ir tik daudz tā kā jautājumu tev, un varbūt tā kā sāksim ar tiem personīgajiem, jo tu esi īstenībā šobrīd daļa no ļoti interesanta, milzīga projekta, bet tīri tādu intro, tā kā, ar ko tu nodarbojies, kas tu esi, un kā tu vispār nokļuvi Floridā no Latvijas? Labs jautājums. Labi jautājumi. Es esmu dejotājs un horeogrāfs. Es esmu pabeigusi baleta skolu un esmu pabeigusi Mūzikas akadēmijā horeogrāfiju. Mhm. Uh, Visa dzīve ir bijusi deja kopš 3 gadu vecuma. Un mammai noteikti apnika, ka es mājās dejoju, un man aizsūtīja dejot uz deju studiju. Un jā, un tad tas tā izveidojās, ka es esmu dejotājs. Es esmu šobrīd 2 superīgu puisīšu mamma, un es esmu Floridā jau 7 gadus, tikko palika 7 gadi, esmu šeit. Wow! Amerikā esmu 7 gadus, laiks skrien ārprātīgi. To var arī redzēt, skatoties uz Marselu un Randalu noteikti. Wow! Tev bērni piedzima Amerikā. Jā, jā, Aha. jā. Un kā es tiku uz šejieni, es noteikti nekad nebiju iedomājusies, kad es būšu Amerikā un es te palikšu. Nekad mūžā man nebija tāda nemaz plāna, kad es Mhm. braukšu uz Ameriku un es tur dzīvošu un es palikšu. Es biju mēģinājusi Eiropā, es biju mēģinājusi Spānijā iestāties, tur skolā, modernā deju skolā, un es esmu Kopenhāgenā bijusi un mācījusies un kaut kādās citās tā kā tuvākās valstīs, bet nekad neesmu tā kā mērķējusi šeit. Bet es atbraucu ar tādu mērķi, kad padejot, pamēģināt kādas deju studijas šeit ir, kādas kompānijas un kā izstāstā visa vide. Un Mhm. es atbraucu sākumā uz Losandželosu. Un es domāju, es tagad nolaidīšos un es iekāpšu filmā. Un jā, un viss būs baigi kruti, un es vispār negribēju braukt projām. Un es laikam biju, kā es noklausījos tavu podkāstu vakar, Mhm. es laikam biju izdegusi. Aha. Un, kaut kā es sapratu to Losandželosā, kad man tā dēja un skatuve ir tā kā jau es esmu izsmelta. Un man Mm. nav tā, ka man varbūt nevis skatuve vainīga, arī ne dēļa nav vainīga, bet kaut kā tas pasniegšanas veids. Un es Losandželosā aizbraucu, un es aizgāju noteikti uz deju studijām, uz deju kompānijas, tā kā nevis uz deju studijām, bet uz deju kompānijas workshopiem. Un es biju ļoti pārsteigta un tiešām par to, ko viņi tur dara un kā viņi tur dara un cik forši viņiem tie pasniedzēji un kā viņi strādā ar cilvēkiem un kādas visiem acis gaila un resniem tievi dejo un visādi dejo un viss notiek, bet es kaut kā nebiju ieinteresēta tur. Tā kā man nav tā, ka es tagad gribu tagad pierādīt, ka es tagad tur dejošu. Man Aha. kaut kā noplaka un es apceļoju, man liekas, ka visus diezgan lielu daļu Kalifornijas pludmales. Aha. Wow! Nu, tas bija tā kā tāds, es negribu īsti būt vairs no deju pasaules, es vienkārši gribu ceļot, vai tas, nu, tā kā, kāds bija tā kā tas? Jā, jā, es tā kā sapratu, ka es tajā brīdī
es gribu paskatīties, kas notiek. Es gribu paceļot, un es gribu redzēt, ko man piedāvā tā vieta. Un es laikam biju piekustusi no tā, ka tikai kur tu aizbrauc, ir tikai tas, ko tu tagad darīsi tajā vienā Mm. vietā. Un es gribēju atvērt to karti vaļā, un es biju tik patīkami pārsteigta, ka es vienkārši braucu no vienas pludmales uz otru pludmali. Es varu iedomāties, un man liekas, tik skaistas tās pludmales. Un, tur tiešām ir tā filma. Nu, bet tajā pašā laikā man tā kā gribējās iestiprināties un pajautāt, varbūt, kur varbūt nedaudz noplaka tā filma, kad tu biji Kalifornijā un Losandželosā. Jo es tik tiešām esmu no ļoti daudziem dzirdējusi, ka tā Kalifornija nav tikai tas, ko mēs redzam filmās. Un vai tā kā ir kaut kas tāds, ko tu arī varētu, kas tev varbūt pašai arī dūrās acīs? Jā, man jau brīdināja, es aizbraucu pie savas deju kolēģis un draudzenes Guntas Liepiņas, Ah, un viņa man jau brīdināja, kad tu nekur netiksi bez mašīnas. Es teicu, ka man nevajag mašīnu, es gribu pārvietoties vai ar kājām, vai ar sabiedrisko transportu, vai kā. Viņa teica, tu nekur netiksi. Un tad es pēdējā brīdī noīrēju mašīnu, pirms es braucu, lai man tur ir kur iesaisties. Un es aizbraucu, un tā ir tādi, tā kā no vienas vietas tev jātiek pusstunda, vai 40 minūtes, vai stunda, tev jātiek uz tām vietām. Man gribējās tā kā tam iziet cauri. kā mēs kā latvieši esam pieraduši, ka mēs Jā. Tas ir diezgan liels vispār, padzīvojot ilgu laiku ārpus Latvijas, ārpus Eiropas. Tas ir diezgan liels pluss Eiropas valstīm. Diviem gadiem atpakaļ mēs veidojām Miami tādu kārvašu šovu. Bija Covid arī, un bija šovs ārā, mašīnā. Visas mašīnas mums bija kaut kādi 11 teātra studenti, aktieri, kuri vilka mašīnas, tā kā viņiem bija nopirkts biļetes, bet viņi vilka tās mašīnas iekšā ar ķēdēm, ar tiem pumpjiem, toaletes. Tur stāstīja, kur jābrauc, un katram savu vietu bija lielā pārkinga lotā, Miami downtownā. Bija milzīgs šovs. Un pat cik bija Covid, un bija vēl visādi ierobežojumi, un arī mūsu šovu veidotāja, viņa tā kā bija par to, lai viss ir drošībā. Tā kā nevis baidīties, bet izmantot to savā labā. Un mums bija burvīgs šovs, un viens no mūsu pasniedzējiem bija no Cirkus de Soleil, John Gilkey, un viņš mums pasniedza aktiermeistarību. Pirms mēs sākām kaut kādu jau pusgadu iepriekš, mēs sākām tikties vienkārši Zoomā, mums bija aktiermeistarības nodarbības. Lai mēs tā kā sagatavotos, mums bija arī citi no viņu studenti, kas mums pasniedza nodarbības Zoomā, un pēc tam mēs arī ar viņu satikāmies Miami. Un tad, kad es viņu satiku, un tad, kad es iepazinu, es vispār ieraudzīju, ko viņš dara, es tā, kur es biju ātrāk? Kāpēc es nezinu par tādu, viņš pasniedz The Idiot Workshops. Hello! Man jau sen ar pirmo reizi vajadzēja uz Idiot Workshopiem aizsūtīt. Jā, bet ja tu nezini, tā kā tie cilvēki nāk, un tad tu viņus atklāji, tāds kāpēc? Jā, un tad sākumā likās tā kā, jo viņš ir no LA. Viņš dzīvo LA, un viņam ir savs teātris, kurā viņš arī pasniedz šos The Idiot Workshops. Un es sākumā domāju, es zinu, es esmu jokaini, es reizēm pārāk daudz jokoju, es reizēm neesmu nopietna, un man ir grūti saņemties, un tā kā reizēm būt nopietnai. Bet, un tad man likās, ka Idiot Workshops, nē, es negribu iet uz to pusi, es negribu turpināt būt idiote. Es gribu nopietnāk būt. Bet tad, kad sākās visi tie workshopi, tad tas vienkārši, viņš
izvelk no tevis ārā, viņš no tevis izvelk ārā tā kā tavu to esenci. Un tas workshops ir vairāk tā kā tāds, kā sauc, kad tev saka, kas tev jādara, ka tev hipnotizē. Bet es nevarētu teikt, ka viņš te hipnotizē, bet tā kā tu bez mazliet pats nesaproti, ko tu dari, jo tas cilvēks, kurš tik ļoti māk strādāt ar cilvēkiem, viņš tev nesaka, tu tagad ej tur, tu tagad to, mēs tagad esam uz melnas tā kā skatuves, ja? Un viņš sēž priekšā un viņš saka, nu tu tagad nāc ārā, ja? Labi, apstais. Ko tu domā? Ko tu tagad domā? Aha. Un man bija tik exciting un tik interesanti, kad jā, un ko tu tagad domā, un ko tu tagad gribi pateikt? Labi, tagad aizveries un pasaki, ko tu tieši. Labi, aiziet atpakaļ. Atnāc atpakaļ, bet ātri atnāc. Yeah. Un tad es domāju, jā, te es varu savu to, visu to, tur Visu arī to interesantu mums salikt kopā un izdarīt ārā. Jā. Jā, un tad es sapratu, ka, nu tad es esmu diezgan noderīga patiesībā. Kā tu vispār tā nonāci vai izdomāji? Tu tā kā pati meklē un atrodi internetā kaut kādu skolu vai kursus, un tad tu tā kā skaties, tas man der. Nu tā kā, un jā, jo man tā kā varbūt arī interesē, kā tu tā kā nonāci tad arī no LA uz Floridu. Kas tā kā pa vidu tur notika? Tas ir ne tevis iniciatīva vai kāds tevi tur bišķīt ievirzīja? Tu jau tā kā tāda zilniece runā, ja? Nu, es jau pētu. Nu, tā arī ir, kā tu saki, ka tas tā arī, šitā arī notika. Aha. Un tas ir pavisam cits stāsts. Tas ir pavisam kaut kas tā kā cits, kas ar mani notika un kas tā kā izveidoja kaut kādu jaunu pieredzi manī. Kad noteikti arī man nebūtu divu dēlu. Tagad, ja es būtu palikusi, piemēram, Losandželosā un sākusi savu dejotāju karjeru vai aktieru karjeru, man nebūtu divu dēlu noteikti. Es noteikti arī, ja es būtu Latvijā, man iespējams nemaz nebūtu bērnu. Nevis, ka es negribētu, bet man liekas, ka tu esi tādā savā, es nezinu pat, man tagad grūti ir iedomāties, kā tie cilvēki, kuri dzīvo Latvijā un nekad viņu, nav tā kā pametuši tā uz ilgu laiku, kā tu vari veidot to, es nemācētu veidot tādu pārmainīties. Tagad es biju dejotāja, tagad es esmu dejotāja ar bērniem, un tagad es eju uz bērndārzu, un es esmu vēl mamma, un es vēl, tas tā kā man liekas tik sarežģīti. Tāpēc es tagad esmu kaut kādā citā pasaules malā, es daru to savu kaut kādu lietu, kas man ir jādara. Es nezinu, bet es nebrīnos, ka tā ir. Nu, visam ir savs iemesls, vienkārši ļoti fascinējoši liekas, ka it kā tu saki, tu nemaz nebija domājusi nonākt Amerikā un tur dzīvot, bet tur tu esi. Un man arī ir bijis tā kā tas prieks būt Floridā pāris reizes, jo, starp citu, man arī tur dzīvo tuva draudzene. Ja tu klausies man podkāstu, gan jau esmu tur kaut ko jau izpirkstējusies, jo man jau patīk to drillēt daudz. Bet man ļoti Florida fascinē, un man ir grūti tā kā ieraudzīt tur iemeslu, kāpēc lai tur vispār nedzīvot. Ja, man vienkārši liekas, ka tā ir, es tur tikai pozitīvismu redzu. Un dzīvojot Floridā, un tad sanāks, pieņemu, ka tu jau, kad tu saki no Covid, tā kā Floridā dzīvoju? Es dzīvoju jau kopš es atbraucu šajieni. Okay. Jo es biju Losandželosā mēnesi pusotru. Skaidrs. Jā, un kādi ir tavi paši tā kā novērojumi pašai kā latvietei un cilvēkam, kas tur vispār dzīvo Florida? Jo es saku, man ir grūti atrast mīnusus viņā. Tu kaut kādus vispār mīnusus tur redzi dzīvojot? Vai, tā kā? Es redzu to, ka ir karsts visu laiku. Un nevis visu laiku ir karsts, ziemā ir tāds ļoti patīkams laiks.
visu cauru gadu ir vasara, un tad gribās, tā, kad tu esi kad tu saproti, ka, tev te gribētos rudeni, tev te gribās ziemu, gribās to pārmaiņu, tas ir tāds, kas pietrūkst, ja tu, visu laiku dzīvo Floridā, pišķiņ pietrūkst tās pārmaiņas, bet atkal gribi kalnus, lūdzu tev Tennessee, lūdzu tev Northcarolina, gribi Kalifornija, lūdzu tev Kalifornija, gribi Ņujorkā aiziet uz muzeju, lūdzu tev Ņujorka. Tā kā tas arī viss ir tāds diezgan relatīvs. Varbūt, bet atkal es klausījos tavu podcastu, tu arī ar sevi strīdies. Es arī ar sevi strīdos. Jā. Tā kā varētu teikt, ka pietrūks tādas varbūt vēsturiskas kultūras, ko mēs, piemēram, varam redzēt tādās Eiropas valstīs. Tur Roma vai Parīze. Jā, kad Rīga vai smaržo. Jā, tā kā tas ir tas, kas pietrūkst, bet tas atkal iedod tādu lielu iespēju, manuprāt, mums kā māksliniekiem veidot kaut ko tādu jaunu. Tev nav tādas uzliktas dogmas, tu vari tev nav tāds kultūras birokrātija, es nezinu, kas ir to izdomāt, ka tu vari kaut ko jaunu radīt, un tev ir vieta, tā kā arī, piemēram, Ņujorka vai Bostona vai Čikāga vai Losandželos, tad viņi tik piesātināti ar tiem cilvēkiem, ja? Kad visi ir aktieri, visi ir Instagram, visi ir influenceri, jā. Bet te es uzskatu, ka te arī ļoti daudz ir. Ļoti daudz influenceri, ļoti daudz mēs Miami padzīvojām. Jā, mēs Miami padzīvojām, mēs dzīvojām tādā dzīvoklī, kur ir tikai jaunieši. Tādi jaunieši, kuri strādā. Tādi, tu vari redzēt, ka viņi labi pelna, bet viņi visi sēž datorā. Un viņi visi, viņiem ir pusdienas laiks, vai viņiem ir vēl darba laiks, bet viņi ir pie basēna, bet viņi ir datorā. Viņi ar austiņām, viņi kaut ko dara. Un tu saproti, tas ir, jo Miami tas ir arī kaut kas, es padzīvoju mēnesi, divus mēnešus, laikam padzīvojām, un saprotu, tas ir tāda popkultūras, tāda ikdienas dzīvē, tāda baigā meka. Ļoti interesanti. Es neesmu no laukiem, es esmu no Berģiem, kas ir pusstundu, bet man pietrūkst, ka es nevarētu visu laiku dzīvot, piemēram, Miami. Man pietrūkst iziet ārā un redzēt nevienu. Man patīk aizbraukt uz turieni, un man patīk pakomunicēt, un man ļoti, ļoti patīk sociālā dzīve. Man ļoti patīk, man viņa pietrūkst, bet arī atkal, ja es esmu visu laiku centrā, tās kultūras mekā. Arī pa daudz. Bet arī tas tagad, piemēram, ja mēs braucam kaut kur ārpus Floridas un beidzās palmas un beidzās tāds tropu, tāds klimats, tad tā kā liekas, tad nāk tā māju tā, kā sauc? Sajūta? Jā, tad liekas nē, braucam atpakaļ uz palmām, braucam uz palmām. Tur, kā sauc, kas tas vārds ir? Homesick? Jā, homesick, jā. Kā tas ir latviešu valodā? Mājas slimība. Es priecājos, ka neesmu vienīgā, kas tieši tā arī tulko visu precīzi. Mājas slimība. Ilgas pēc mājām, kaut kas tāds. Jā, bet tā tu saproti, ka tu esi, man arī vienmēr, es nevaru pateikt, ka tā ir pat mājas slimība, tas man kaut kur iekšā ir. Es pat Latvijā jaunāka būdama aizbraucu kaut kur uz laukiem, un kaut kas, un līst lietus, un ir tumšs, un tur tikai koki. Man gribās, es nezinu, man gribās kaut kur izrauties. Jā, nezinu, man gribās aiziet no karuseļiem, jo es varbūt nemāku
ieiet tur dziļumā. Nevis nemāku, bet man bail no tās Aha. tumsas. Nu, tad es izvēlēsies brīnišķīgu štatu Florida, jā, tur tās ir mazāk, tā kā vairāk gaismu for sure. Es tevi ļoti labi saprotu, jo es savu laiku, nu, tā kā vairāk jāsaka bērnībā, jaunībā, tīneidžera vecumā, es arī ar deju nodarbojos, un tieši ar laikmetīgo deju, un tā mīlestība pret kustību un deju ir neaprakstāma. Diemžēl es tā kā laikam savu ceļu nedaudz pamainīju, kad es pārvācos dzīvot šeit uz Angliju. Bet es saprotu tās sajūtas, cik tu bez tā nevari dzīvot. Tev vajag sevi kustināt, tev vajag tā kā, tas ir tavs tāds weights of expression, jā, arī. Un, un tad laikam ar to es gribu ievirzīt nedaudz sarunu, jo tu šobrīd esi uzsākusi projektu, laikam, parabolas, jā, tā kā, laikam, Parabols, jā. Parabols, jā. Un man likās, wow, cik krūts pasākums, jo pirmām kārtām nenormālīgi rezonējas ar manu podcastu. Es domāju, šitas jau ir labais. Reku, es ar savu spaceship uz mēnesi, viņi jau kosmosā deju taisa. Viss notiekās. Un pastāst vispār par šo projektu, tev kā dejas mīlēji, kā tu vispār nonāci tur? Kā tu iepazinies ar šiem cilvēkiem? Vai tu viņus jau sen pazīsti, vai tas ir kaut kas arī jauns tev? Nu, iedot kaut kādu intro arī par šo visu. Jā, tieši tā. Es arī jau kādu laiku skatos uz tavu podkāstu, un es arī jau sen vispār tevi redzu. Jau, man liekas, kaut kādi 2 gadus, man liekas, tevi redzu. Un tad arī, kad man ienāca šī ideja, kā piedāvājums, tad es domāju, wow, tad, nu, bravo, laižam. Tas tev materializējās. Jā, nu, pa lielam pagaidām vēl nav. Mēs nebraucam kosmosā. Aha. Pagaidām mēs esam ceļā uz kosmosu, kas būtu nākamais solis. Šobrīd mēs tiksim līdz mikrogravitācijai. Kas ir vispār mikrogravitācija? Mikrogravitācija ir tad, kad tu pazaudē gravitāciju. Aha. Tu esi mikrogravitācijā. Okay. Un mēs lidosim ar tādu lidmašīnu. Mēs lidosim ar Zero Gravity lidmašīnu, kas taisa 25, ja nemaldos, parabolas. Viņa lido. Jā, viņa tā lido augšā, lejā, augšā, lejā. Aha. Un katru reizi, kad viņi sasniedz augšā to augšējo stāvokli, notiek mikrogravitācija, pazūd gravitācija. Uz 24, 25 sekundēm. Un mēs veidosim reāla laikā šovu. Viņš tiks iemūžināts, un viss tā kā mēs tam gatavosimies. Šobrīd notiek sagatavošanās process. Šobrīd mēs ar komandu, kas ir Nataša galvenais mūsu idejas autore un visas projekta veidotāja un bīdītāja. Viņa šobrīd tā kā ir pieteikusies ļoti daudz grantiem. Viņa ir super gudrs, tāds smadzeņu enciklopēdiju māksliniece. Es tādu projektu izdomāt, jā. Man liekas, tām smadzenēm tur vispār jābūt augstākajām. Nu jā, un tā kā maz varbūt atkāpē, kad es satiku šo Natašu, viņa ir šovu veidotāja. Es viņu satiku Miami šajā Karvas šovā. Iepriekšējā šovā. Man bija viens tāds projekts jau 3 gadus atpakaļ. Es Miami vienā Convention Center piedalījos vienā projektā, un es ar to projektu, ar tās vadību atradu to otru projektu, Karvas šovu. Es auditions. Viņa bija nošērojusi tā sieviete.
tur un tāds, un tā kā tāds auditions, domāju, jā, tas ir mans, tas pasties, kur es nāku. Jā. Un reāli, bija baigi forši, un es aizbraucu, un es biju tā izvadējusies pēc mākslas, pēc savas dējas, izvadējusies vienkārši uzkāpt uz skatuves un uzkāpt nevis būtiskā nozīmē, bet vienkārši man patīk, es esmu riktīgs cirka cilvēks, jā. Jā. Iedod man tikai, nedod man ēst, iedod man uzkāpt Cirka. skatuves. Un es aizgāju uz to audīšanu, un man īsti nebija laika sagatavoties, un nebija arī mājās vienai pašai. Man nebija tādas iedvesmas, man patīk darīt, man patīk process. Man patīk tas process, kad es kaut ko, es esmu tāds slīķis. Man viens kolēģis vienreiz teica, ka, ja es būtu dzīvnieks, tad es būtu slīķis. Kaut kā grūti to iedomāties tev kā tādam mīlētājam. Kur tas slinkums, no kurienes tas nāk? No manis pienmetās slinkums cilvēkiem izrādās. Aha. Un es tā kā, bet man patīk, man ir bīda tā inerte uz to, ka, tagad notiek, tad man viss sākās. Man tā kā, ja man nekas nesākās un man ir laiks, tad man ļoti grūti notiek. Man sākās tad, kad, tad man nāk viss ārā. Diemžēl, bet ko lai dara? Un es braucu uz to audišanu un man bija kaut kāda dziesma tajā brīdī, kas man patika, un es to dziesmu vienkārši tā kā popielā. Es aizgāju uz to audišanu tā kā uz popielu. Jā. Es nezinu, vai es tagad vēlreiz tā darītu, bet toreiz es biju pilnīgi tā kā, jā, es nāku, man ir baigā ideja. Lūk, un viņi man paņēma, viņi man prasīja, kur es biju visu šo laiku? Kur es biju? Kas tu esi? Kā tev tāds background? Es saku, idiots, Un es saku, jo man tā kā Latvijā nepieņēma aktieru meistarībā, nepieņēma uz aktieriem. Es gāju uz aktieriem pēc baleta skolas. Es gāju uz aktieriem, man nepaņēma, man nebija es. Tāpēc es ļoti atvainojos, varbūt tā vajag tādu uzlikt uzrakstu, kad, ja jūs nedzirdat, kā Gabi izrunā es burtu, tad to atvainojies. Vai tā varbūt jāiet cauri? Ticamā, es runāju vispār kā ābičniece, viss ir kārtībā. Man nepaņēma. Es biju tāda ļoti zaļa un varbūt nebija līdz galam sagatavojusies, bet man dikcija nebija tā kā dikcioza. Lūk. Un viņi man paņēma to šovu, mums bija karas šovs, un tagad bija doma, ka tas kara būm viņš saucās. Bija tik krūti. Tas bija tas, kas no manis nāk ārā. Es atsūtīšu varbūt video pēc tam ieskatam no tā šova, kas bija forši. Un tad tā Taša tā kā bija domājusi, ka viņa taisīs vēl tos kara būm, bet tad vienā mirklī viņai viss apgriezās, un viņa atcerējās laikam savu tādu sūtību, ka viņa patiesībā grib taisīt mākslu kosmosā. Jau sen. Wow. Un tad viņa izdomāja to, ka tas arī, ko mēs šobrīd darām, mēs esam komanda, radošā komanda, kas dara dažādas, katrs dara savu, daudz sfēras mums ir. Mēs esam gan dejotāji, gan aktieri, man ir jābūt gan dejotājiem, gan aktierim. Tad mēs esam 3 dejotāji, tad mums ir 2 videogrāfi, kas to visu filmēs tur augšā. Un mums ir dokumentālo filmu veidotāji. Un mums beigās būs tā, ka man ir jāmāk arī turēt kameru, man arī ir jābūt gatavai, jo tu nekad nevari zināt. Tu aizbrauc mikrogravitāciju augšā, un daudzi sauc šo mikrogravitācijas lidmašīnu un to pieredzi kā vomit bomb. Ja? Jo tu uzbrauc augšā, un tu nevari zināt, kas notiks ar tavu vestibuláro aparātu. Vienalga, varbūt tev nav sīsik, vai tev ir, vienalga, tev var būt slikti.
Jā. Bet, ko es varu, kāpēc mēs šobrīd, noteikti pamanīja, mums Kickstarters ir šobrīd, Jā. un Kickstarters šobrīd ir tieši priekš tā, lai mēs gatavotos šim projektam. Tā kā tā sadarbība ar Zero G ir tieši MIT Space Exploration Initiative. Ja? Un mums būs tā kā lekcijas, kur mums izstāstīs tieši par mikrogravitāciju, kas notiek ar mūsu ķermeņa mikrogravitācijā, mums to fizioloģiju. Mums būs zemūdens treniņi. Mums būs vēja tuneļos treniņi. Mums būs arī speciālā tādā mašīnā, kur arī tā kā, kas ir tuva tai mikrogravitācijai, tā kā treniņi, lai mēs aprastu vispār ar to sajūtu. Kā arī jau Zero Gravity kompānija un lidojumi ir mūs nodrošinājuši ar lidojumiem. Pirms tā, kur mēs uzņemsim šo filmu un taisīsim šovu, lai mēs būtu jau gatavi tam, kas notiks. Bet to visu reālo uzņems tieši tajā rudenī, tajā lidojumā būs ar vienu tā kā teikt. Jā, jo jūs jau nevarat uzņemt. Vēlreiz ar lidmašīnu, vēl nākamajā dienā. Nu, tā kā, ka tas Nē, mēs nevaram. Jā, tāpēc mums ir jābūt gataviem, uz ko mēs tagad ejam, lai mēs būtu tādi pēc iespējas gatavāki, lai mēs arī tajā lidojumā būtu spējīgi izdarīt mūsu labāko sniegumu. Tāpēc arī šobrīd mums ir katru nedēļu mēs tiekamies ar komandu Zoomā, lai tā kā mēs esam uz viena viļņa, mēs arī mēs mēģinam piesaistīt arī tā kā ne sponsorus, es nevarētu teikt. Mēs mēģinām piesaistīt cilvēku acis. Arī man ļoti daudz draugi ir jau simboliski noziedojuši Kickstarterim, lai es gribu redzēt, beidzot, es neesmu ļoti daudz savu draugu satikusi, bet es gribu just, es zinu, ka man ir aizmugure. Man ir ļoti liels atbalsts patiesībā Latvijā, un man ir daudz draugi un tādi ģimenes draugi, un ļoti daudz cilvēku, kurus es varētu sasēdināt vienā koncerta zālē noteikti. Un, par to es ļoti pateicīga, jo es zinu, ka tā ir, un tāpēc tā kā man gribās kaut kā šajā brīdī, man gribās parādīt, tā kā redzat, kad arī man, kā Latviju arī bieži vien nezinu, kad redzēt, kāda man ir atbalsts. Un tad es tā uzrunāju pa laikam kādu savu draugu, lai noziedo kādu simbolisku summu, lai es gribu redzēt savā tajā mājaslapā, kas mums būs, lai iet titros tavs vārds vai tur visādas, tā kā gan titros, gan dokumentālā filma būs. Par šo visu, jo tiks pētīta cilvēka biometrija. Tas viss tāds nav tikai uz to, ka mēs vienkārši taisam šovu, ne tikai mēs taisam video, bet uz to, ka mēs veidojam, mēs katrs esam tā kā pētnieks. Mums tā nopietni, mēs esam ielikti tādos nopietnos, kā lai saka, nopietnās rāmi, pat nevis rāmjos, bet tādos tā kā nopietnās zeķēs, es varētu. Ļoti foršs eksempls. un tā kā, ka mums ir jābūt tādam, ka mēs nākam ar tādu bagāžu, ka mēs zinām, arī kaut kādā veidā arī zinātniski, kas notiek, un lai mēs esam tādi daudzpusēji tie mākslinieki. Tas ir tāds patiesībā tagad diezgan kaut kas jauns, jo parasti jau tev pasaka, kas tev jādara, ļoti bieži. Un tad tu dari, vai ne? Bet šobrīd mēs esam tikai no idejas līdzautori, bet mēs vēl nākam, mēs vēl iesim uz tā kā astronautu
apmācības lekcijām, ja, un vispār apmācībām. Wow. Un kas ir vēl, tā kā tas ir tāds, es neesmu tāds liels, noteikti tāds runātājs, kā tāds, kas var Public vēstīt kaut ko, speakers. jo man tur viss kaut kas ir, tāpēc mēs ar šo projektu ejam uz to, kad mēs tā kā taisam, mēs būsim pionieri kultūrai ceļā uz kosmosu. Mhm. Jo cik daudz šobrīd ir visādi brauc miljardieri augšā, ja? Tu vari braukt arī līdz pašam kosmosam. Ko uzbrauca. Jā. Tu vari tikt līdz pašam kosmosam, ja? Tu vari Jā. tagad, mēs būsim suborbitāli tajā flight, bet tu tikt arī orbitāli, ja? Bet kas ir tas, ko mēs gribam izdarīt? Mēs gribam parādīt to, ka arī kultūrai ir kopā jābrauc uz kosmosā. Jā, Ja protams. kultūru ir jāņem līdzi, jo savādāk tas viss bišķiņ pietrūkst, ja? Tā kā Protams, bišķiņ tā cilvēks kā jau sauss. bez kultūras ir nekas, jā. Jā, tā kā ir tāds sausums, un tas ir tas, ko ar Natāšu priekšgalā mēs šobrīd mēģināsim darīt, ka tā kultūrai jāattīstās līdzi. Un tas, ko mēs tagad varbūt izskatās, ka mēs taisam šovu, un mēs taisīsim tikai šovu, un tas beigsies, bet nē. Plāns ir tāds, ka mēs taisam sagataves māksliniekiem. Ka mēs vispār būsim tāda platforma, kas apmācīs tālāk māksliniekus tikt līdz augšai. Jā. Sākumā līdz mikrogravitācijai, kas tev ir jādara, lai tu tiktu līdz mikrogravitācijai, kas tev tālāk ir jādara, lai mēs vispār varētu operu taisīt augšā. Jā. Protams, jo, ja tā padomā, tā sfēra vispār pat, kā lai tā, viņa pat nevarēja būt attīstīta, jo, mēs esam tik tādi jauni tajā visā, un kad ar šādu ideju jūs ejat, jūs principā, noliekat tādus milzīgus pamatus, kaut kam tik ļoti īstenībā lielam. Tā kā plāns ir tāds, ka mēs jūlijā sāksim jau treniņus, kas būs tie zemūdens treniņi. Mums būs aerodinamika flights, kas ir, mēs brauksim ar lidmašīnām un kas iet augšā lejā un griežās. Man ir bail, bet es laikam neesmu tik, man tik šausmīgi gribās, man adrenalīns, kad man gribas mēģināt, un es tās bailes vienkārši tā vienā brīdī tā pārvarēšu. Man ir interesanti, es tā kā baidos, bet es neesmu no tiem cilvēkiem, kas tā kā izanalizēsies tik tālu līdz tām bailēm. Es tā kā, man slinkums domāt, un līdz ar to es tiek tālāk, un man ir superīgi kolēģi, un arī ar ko es šobrīd strādāju, man teica to, ka Gabby, you choose, I like your decisions. Tā kā viņš man saka, kā tu vispār nonāci līdz šim un tā, un es saku, ja godīgi, es vienkārši eju. Jā. Ja man kaut kas ļoti patīk, es eju. Ja man kaut kas nepatīk, man neinteresē. Jā. Un es eju, un es saku, es vienkārši eju, es varbūt pat nesaprotu, ko es daru. Un reizēm, ne jau šobrīd, bet reizēm es vienkārši tā kā klausu vai savai intuīcijai, vai man vienkārši patīk, un okay, then I like your choices. Jā, es izklausās, ka tu principā ļoti vadies pēc savas intuīcijas, tā kā, kur tevi pavelk, kur tevi uzrunā, tur ej. Jā, un ja nepareizi aizvelk, tad es ar to kaut kā cīnos. Tā jau mēs visi, bet šis projekts tiešām izklausās kaut kas unikāls un, kā saka, well done, ka tu vispār esi tur iekšā un tieši arī tu esi izvēlēta. Kā tev šķiet, kāpēc Natāša tieši arī ar tevīm tā kā vēlas sadarboties? Tev tā kā ir kaut kāda tā kā formuliņa, kāpēc jums sakrīt? Tā kā, kam tur jābūt? Man noteikti es ļoti daudz laika esmu pavadījusi vienkārši domājot pirms šiem projektiem, kad es satiku šos burvīgos cilvēkus. Es daudz domāju par to,
ko man darīt un kas es esmu, jo esot mājās ar dēliņu, ir diezgan tāds, grūti, tas stulbi, tev pārbauda, tas tāds pārbaudījums. Nav ne mamma blakus, ne vecā mamma blakus, tev neviena nav, tev visu laiku tu esi viens pats. Neviens pats tev, protams, ir otrā puse, bet jātiek divatā galā. Un tad kaut kā pēc tā es satiku, man bija tik liela, es tiešām pat nevaru iedomāties, man liekas, ka tas tā pašsaprotami, kad es esmu viņus satikusi, jo es nevienus citus nemeklēju. Es kaut ko skatījos, bet nekas tāds nav bijusi sadarbība, un tā ir pirmā vieta, ko es vispār tā pa lielam mēģināju. Un tā, un tas viss process bija tik foršs, un tā visa mana pieredze bija tik forša, kad es tā kā azartā. Un es tā kā man arī, protams, ļoti liels atbalsts no manas ģimenes un mana topošā vīra. Man ir ļoti liels atbalsts, un man ir tiešām jāpateicās, kad es varu atļauties darīt lietas, kuras es daru. Bet es tā kā eju, un es viņai neprasu, kad būs, cik būs, man nav laika tagad. Vai, protams, mēs nospraužam robežas. Man patīk cilvēki, un man ir svarīgi, ka mēs abi jūtam robežas, abas, piemēram, jūtam tās robežas, bet viņai patīk, ka es tā kā nāku, un es nāku. Un es nāku, un es saku, jā, devai daram, un ejam, un forši, vai, un man patīk, un es pasaku, ja viņi kaut ko foršu dara, un es saku, jā, man patīk, un es saku, jā, super, devai daram, nē, nesēžam, devai daram, un arī, es esmu laikam tāds, es esmu tāds miglas iznīcinātājs. Man nepatīk pārāk nopietni. Un es varbūt esmu daudz arī iespējams zaudējusi ar to, ka man nepatīk pārāk nopietni, bet man gribas izsist ārā. Ja kāds ir stāv un nopietni, viss ir pārāk nopietni. Man gribas teikt, ka tā ļoti apsveicama īpašība, tāpēc, ka tas ir kaut kas tāds, ko es uzskatu vajadzētu cilvēkiem vairāk. Mani tiešām tā kā nedaudz kaitina tas pārāk nopietniskums, bet laikam es esmu atkal tāds cilvēks, kas nedaudz tā kā es iekļaujos tā kā citās sabiedrībās, vai tā kā man nav problēmas tā kā tādam hameleonam iekļauties, un man šķiet, ka es pie saviem bieži vien nodomāju, es tā gribētu, lai mēs visi tā kā to visu uztvertu vieglāk. Dzīve taču ir viena. Tā kā, let's have fun. Jā, paldies. Es esmu ļoti daudz par to arī domājuši, un es esmu arī, ir jau reizēm tādas lietas vai vietas, kurās, tev ir jābūt. Jo tajā brīdī, kad tu esi tāds nenopietns, tad, baigi grūti arī savākties, ja? Tā kā, tad ir tā baigi savācamies, sakoncentrējamies, un tad ir jādara lietas, jo ir jau tādas profesijas, tik tādas, kuras tu nevari vienkārši. Tev tie miljoni tur tā grauž, ka tev jābūt nopietnam. vai tā ir nauda, vai tā ir kaut kāda atbildība, vai kaut kas, kas tevi, stress, tas ir stress, es domāju, ka tas varbūt pat nav nopietnība, tas ir stress, kas tev padara tādu asu, iespējams. Natasha Tsakos has been called a talent of the next generation. To the G20 summit, to the Super Bowl, to the United Nations, next big show. I really hope you can join us on this extraordinary adventure. You will become an integral part of this mission, and together that we can say we've pioneered a movement. You want me to do what? You have lost your mind. Like, if we think that's impossible, she doesn't think it's impossible. Of course Natasha wants to go to space. My team and I will create the first multimedia performance in microgravity aboard a parabolic aircraft. What we're doing here isn't a microgravity adventure and one and done. Captured in real time inside the cabin over the span of 25 parabolas. We're wanting to pioneer the next 100 years of how we create as humans in space. We need to prepare for various gravitational forces, and we will train underwater in wind tunnels and aerobatic flights. We
don't know what's going to happen necessarily. We can prepare for it, and we are. Can't control anything. Man liekas, ka man savēlkās tagad kopā, jo tu tā kā bišķiņ vēl vairāk un izēj ārā no tās komfortzonas, tad tā bauda ir lielāka. Ja? Jo mazāk tu izēj, jo mazāk tā bauda priekš manis. Jo es arī tagad šos visus gadus pavadot, esot šeit un sevi laužot, nevis laužot, nevar teikt, vienkārši pilnveidojot, es gribu teikt. Tad tas noteikti viss nāk vēl un pildās iekšā ar kaut kādu tādu kārtīgu skābekli, kas pēc tam tā forši, man liekas, ka vulkānam nāk ārā vienkārši. Jā, ir ko dot, man liekas. Tā ir, bet tu ļoti arī pareizi saki, ka man tā šķiet, ka tad, kad mēs varbūt, zin kā, tu tomēr velti savu laiku un enerģiju, un dažreiz tas varbūt ir grūti, ka, tā kā es tik ilgi te marinējos un tik ilgi te ņemos, un es nezinu, vai tas vispār tā kā notiks, es nezinu, es nerunāju par šo konkrēto projektu, bet vispār tā kā par kaut kādām tādām radošām lietām. Bet tā, kad tu to izdari un realizē, tad tā kvalitātes sajūta un tā enerģijas sajūta, tā kā tev dod divu tik pretī un arī citiem dod pretī. Ja? Tā kā tā kvalitāte tomēr ir vairākumā nekā tā kvantitāte. Noteikti. Jā, tā kā, tas tāds arī, man liekas, mākslinieka vai vispār radošu projektu cilvēku ceļš. Jā, jo tik svarīgi, ka tu tajā brīdī, kad veido, ka tu nevis tā kā uztais un gatavs, bet man liekas, ka var just pēc tam arī tie, kas to visu bauda, var just, kas ir tajā ielikts. Tas tak viss ir, tas nav tukšs gaiss, ja? Nekas nav tukšs gaiss. Un tas, kas nāk un aiziet līdz tiem cilvēkiem jau, manuprāt, ir ļoti svarīgi, kā tas nāk un no kurienes tas nāk, cik ilgi tas nāk. Varbūt tas nenāk ilgi, bet varbūt tas nāk tiešām no pareizās vietas. Jā, bet šajā projektā jūs arī tā kā būsiet, varbūt, ja var tā kā padalīties, tā, kad arī tas tiks viss filmēts, un cik saprotu, ka tur arī, jums ir kaut kāda performance tajā visā. Vai tur arī ir tērpi, vai tie nav tērpi, tā kā, vai kaut kāds lidmašīnā savādāks iekārtojums, vai tas ir vairāk tā kā, jūs esat vairāk formāli apģērbti kā tādi lidotāji, un tad tā kā, what's gonna be, what's gonna be, vai tā kā, vai tur arī kaut kas tā kā, kaut kas tur vairāk piešķirts klāt tajā visā ārpus. Paldies par jautājumu. Ļoti labs jautājums. Tas ir tas arī, ko es patiesībā neesmu pieminējusi, kad mūsu tā performance ir mērķis viņu arī radīt ļoti tā kā fashion, kā lai viņa ir garšīga, lai viņa ir garšīga arī tādā high fashion līmenī. Tāds ir tas mūsu mērķis. Un ir arī tā kā, ir jau kontakts nodibināts ar dažādiem dizaineriem, un šobrīd arī viss tā kā notiek, lai mums būtu tāds pilnvērtīgs. Tas šovs ir acīm baudāms un visiem, lai visiem mutes vaļā ir. Wow. Jā, tas tā noteikti būs daļa no visa. Tas nav nemaz, tas nav vienkārši, ne par velti jūs trenēties, un tas ir viss ar tādām lielām amplitūdām un jāpiesaista cilvēki. Vai tev šķiet, vai arī jūs jau esat runājuši par to, tā kā kāds varētu būt nākamais solis pēc šīs, tā kā šī performance būs izdarīta, un kā tu jau arī, labi, jūs kā minējāt, ka jūs varētu pamatus dot citiem māksliniekiem, bet ir kaut kas tā kā, es nezinu, vēl kaut kādas idejas radušās, tā kā, kas tā kā vēl varētu nākt no tā visā ārā? Jā, kā jau es minēju, būs dokumentālā filma, kura būs arī pirmizrāde būs Miami. Cinema, jau viss jau tiek plānots, lai tas arī notiktu. Tāpēc arī mums ļoti, ļoti nopietni tehnoloģiski viss notiek. Arī šobrīd pat iespējams varu pačukstēt, ka tiek izstrādāta kamera, kas to visu filmēs.
Un, jo tam ir jābūt ļoti profesionāli, jo tas notiks arī gan kā mākslas filma, gan kā dokumentālā filma. Arī plāns ir iet uz kinofestivāliem ar šo materiālu. Wow. Kā arī tas būs tās digitālās sienas, būs tāda iespēja pieredzēt to lidojumu uz zemes, bet būs tās uz digitālajiem ekrāniem, kas tev visapkārt ir. Tā kā tas tāds ļoti daudzdimensionāli būs. Nu, ļoti daudz, jā, un tur tik tiešām var izvērsties un izpausties, un jā, baigi forši. Un jūs esat, tā kā, tu esi latviete, no kurienes ir Nataša, un no kurienes esi pārējiem? Nataša ir pa pusē šveiciete, pa pusē francūziete, bet viņa ir pabeigusi studijas un jau ilgi, kā no skolas laikiem, cik es saprotu, viņa dzīvo Miami. Tad Enrique un Luis, viņi abi no Miami ir. Viņi nāk no, es negribu tagad kļūdīties, bet saknes ir no citām valstīm, bet es tagad negribu minēt tās valstis, jo es varu kļūt. Nu jā, nu kas. Bet jā, mēs esam Miami, tā kā Miami-based artists. Jā, man tikai liekas, es jau saprotu to, ka mēs jau visi esam tagad globāli un neparvēlti latvieši globāli arī, kā saka, pārņem pasauli, bet tomēr tas ir tik tā kā unikāli un interesanti, zin kā, mēs Latvijā esam tik maza tauta un liekas tik forši, ja, ka pat meitene no Latvijas un viņa ir tādā projektā. Un man liekas, ka tev pašai arī, ka tu aizdomājies par tādu ideju, ka tu esi viena no tiem mazajiem 2 miljoniņiem cilvēciņa tajā mūsu skaistajā zemītē, bet tu esi tik tā kā tālu kaut kur tikusi, ja? Pat arī fiziski un garīgi, vai ne? Liekas, jā, paldies. Jā. Once we know the unknown, that's where we can build things. Our final rendition will take the form of an art film, a documentary, and a weightless, immersive installation. To really inspire people to do things that are great and the things that are hard, things that are impossible, like make the impossible possible. How do you see the world and how do you think about things? What if you just flip the coin and see things differently? You think it's impossible? Try again. What if this? What if that? Maybe this connects over here. Maybe this isn't that. Badass. Hyphenated word. Revolutionary. Bold. And hope. And then do it again. Un tu saki, ka jūs principā mērķējat tā kā to filmēšanu uz rudeni. Jā, rudenī mums notiks tas galvenais lidojums, kur mēs plānojam arī filmēt, jā. Skaidrs. Jo tam ir jānotiek, tam ir vienkārši jāveļās un tam jānotiek. Savādāk arī mēs kā mākslinieki sēdēt un gaidīt kaut ko. Ir grūti pazūd. Dzirkstiņa, jā, viņa ir dzirkstiņa, jā. Viņai jākustās, jā, noteikti. Bet arī viss notiks un mums arī ir jau diezgan daudz sponsori, kas mums jau ir parūpējušies par to, lai lietas notiek šobrīd, jā, galvenais ir, lai mēs varam uzsākt šīs apmācības. Wait! Man liekas, ka tev jau arī, Floridā arī NASA's centrs. Tu tur esi bijusi? Jā, biju. Jā, es biju ar bērniem vienkārši uz muzeja ekskursijā, bet tad mēs bijām arī uz vienu lekciju. Tur bija lekcija viena, tā kā tieši NASA's centrā bija pasākums. Arī bija interesanti tur aizbraukt, kad tu tā kā ej uz vakariņām uz NASA's centru, un tas notiks, tas nav, tā nebija pēdējā reize noteikti, jo tas būs tas, uz kurieni arī tās apmācības arī notiek arī apmācības centrā, kur reāli tā kā cilvēki, kuri grib nodarboties ar kosmosu, viņi uz turieni arī iet, un mums būs īstie tērpi, mums tā kā viss iedomājieties, notiek, jā.
klausītāji, mēs esam patiešām iepazinušies, principā jau ar īstu astronautu. Un meitene vēl višķiņi, jāpastrādā. Super, Gabi, tik forši tevīm iepazīties un parunāties. Un man vienmēr ir tā sajūta, kas varētu vēl un vēl, bet tiešām šķiet, ka te ir tik daudz tā kā ar tevīm, kur izpausties un izrunāties, bet es būtu vairāk kā priecīga vēlreiz ar tevīm iepazīties un sarunāties, varbūt vēlāk vēl pēc šī projekta. Jo es domāju, jā, tas būtu noteikti interesanti, jā. Man bija tāda doma, ka es varētu izveidot tādu stulbi sevi izveidot fanu klubu, bet, that's why, jā. Es varētu uztaisīt sev fanu klubu, savākt tur tos 500, jā, jo ar $500, kad katrs sametās, jā, un sanāk tie 500, un ar tiem 500 tev ir links, uz kuru tu dabū pirmizrādi. Tu vari tā kā uztaisīt, draugi nāk, skatāmies pirmizrādi. Es gribu to. Es jau šito gribu. Un es gribēju tādu uztaisīt, bet es domāju, un tas vienmēr domāju, ko viņi par mani domās, vai to vispār vajag, tad man būs stress, ka tas nesanāks, un pa daudz varbūt nevajag, tā. Ja tā ideja tev tā kā ir iekšā, un tu viņu gribi izkustināt, es domāju, ka viņa ir jākustina. Tā kā, es tikai pozitīvi, tur visu kaut ko var saskatīt. Paldies, forši, jā, paldies. Jā, es tā biju iedomājies, jo man pietrūkst savi tādi kolēģi un draugi no Latvijas, ar kuriem es esmu gan strādājusi, gan, pārsvarā visi man ir tādi, manas kultūras cilvēki. Pasaulī. Es to ļoti labi saprotu, esmu nedaudz līdzīga ceļa gājējs, arī diezgan radoši izpaudos Latvijā un tik ļoti pieradu pie tā visa, ka tad, kad es aizbraucu, jaunas pasaules atverās, ir tā kā, I love it, viss notiek. Tāpēc, ka tik ļoti tādu bāzi man iedeva tas, kas man bija Latvijā, es ļoti bieži tā kā aizdomājos par to, ka, tā kā pietrūks, tā kā tas viss, kas viņus varētu visus pārcelt te tagad, bet tā kā, tas jau par citur visai. Man ir ļoti līdzīgi, jā. Es varbūt reizē pēc savu pesu ārā par to, ka, bet šitā fotogrāfa, es viņu vienkārši mīlu, bet es viņu nevaru, viņa negrib braukt, viņai patīk Latvijā. Jā, tas arī tie visi kontakti, jā, es domāju, ka ar šo mēs... Jā, vispār man nav kontaktu, man šeit vienkārši nav kontaktu tādu. Bet redzat, es varētu veidot, un tu esi īstenībā tā liela projektā tikusi pat bez kontaktiem. Hello, amazing! Jā, man tiešām ļoti paveicies, jo arī es ir Miami Immersive Intensive būs jūnija beigās, un es redzu, ka, Natāša ar Octavio, kas arī ir tā kā viņai tāds padomdevējs un arī projektus bīda, un viņš ir mākslinieks, dejotājs izbijis, ļoti foršs tāds. Viņi brauks to Immersive Intensive Miami. Uz tā. Natāša. Hello. Es arī gribu. Okay, I will let you know if I can have somebody with me. Es saku, tad man, es domāju, es vienkārši arī, es vienkārši nebaidos reizēm, es nedomāju. Reizēm, ja man jāposto internetā kaut kas, tad es tā domāju, tad man tur skatās tas, un man tur baletskolas skolotājs skatās, tad man tas, viņiem visiem noteikti riebjos, es to vairs nelikšu, bet tā, kad man tā ir, tad es tāda, vai es gribu arī braukt. Pasaka man nē, vienkārši. Jā, bet tā ir, jā. Man liekas, ka tagad jau arī tas kauns jāliek pie malas un ar visu, kas nāk, un ar projektu, ko tu šobrīd nodarbojas, tu jau vispār, man liekas, izaicini dzīvi. Un liekas tāds, kas tur vispār ir? Vienkārši ejam un daram un dzīvojam labāko, ko varam izdzīvot. Jā, noteikti, jā. Jā, forši, Gabi, super. Tad jau sarunāsimies nākamajā reizē, bet liels tev piekrita. Ir, manuprāt, vienkārši nenormālīgi iedvesmojoša. Un jā, tā kā, lai viss izdodas astronauti. Tev arī. Tu esi baigi foršā. Jā, paldies. Tā kā tiekamies gan jau pavisam drīz, jā? Jā, noteikti. Jā. Čau, čau! Labi, čau!
funding to make this happen, to create the first multimedia production in microgravity and open the doors for the performing arts in space, for the flourishing of the performing arts in space. I really hope you can join us on this extraordinary adventure and support us. Visforšākais ir tas, ka ar Kickstarteru mums ir mēs dodam jums iespēju būt daļai no šī projekta, jo katrs ziedojums un ļoti simbolisks dod tavu vārdiņu, liek iekšā atkal mājaslapā, vai arī vairāk noziedo arī dokumentālajā filmā, un arī noteikti man kā dejotājai no Latvijas, māksliniekam no Latvijas, tas nozīmē noteikti ļoti daudz, jo man ir tik laba sajūta, ka es zinu, ka daļa Latvijas man tā kā palīdz un ir bijis ar mani kopā šajā projekta uzsākšanā, lai mēs varam uzsākt šās apmācības. Un tas noteikti nozīmē man ļoti daudz kā māksliniekam, kā latviešu māksliniekam.